Klases sastāvs diezgan bieži, man liekas, ka mainījās. Bieži ne, es neatceros, cik mēs sākām, bet 9 beidzām. Kaut kādā brīdī bijām 13. Bet man liekas, ka pabeidzām 9. 3 meitenes. Tad diezgan izteikti puišu klasi. Pārsvarā jau draudzīgs, jā, bet bez kašķiem jau neiztika. Tas ir normāli. Jaunatnē jau jāizcīna savus vietas, kas ir sabiedrībā. Ātri salīgi mieru tur jau tas jau bērniem, jo tas notiek ātri. Ātri sameklē kašķi, ātri izlīkst un dzīvo tālāk. Viss. Vairāk patīk sports. Man nepatīk dziedāt. Tāpēc man bija māmiņa dienā, man liekas, lai es nokārtot mūzikas ieskaitu, lika visiem vecākiem priekšā dziedāt, lai nokārtot, tā mācības gada savādāk sanāca nesekmīgi. Bija jāiet vecāki, bija koncerts un bija jāiet dziedāt solo. Nodziedāja, kaut kā sekmīgi atzīmi un ielika un varēja pabeigt to gadu. Kā jaunietim skatos, ka tev jāiziet priekšā lielā sabiedrībā, tad vienam pašam, ka kompānija tev ir savādā, bet ka tev vienam pašam jāiziet, ka tev daudz acis uz tevi skatās. Jāpārvar sev. Par to, ka nokārtoja mūziku, tik daudz nepalika uz otru gadu. Vēsturi patika. Vēsturi pasniedz mūsu klases audzinātāji. Laime Reichenbach. Forši mācēja visu pasniegt, mācēja forši izstāstīt. Viņa mācīja manu mammu, un pēc tam bija arī manu klases audzinātāja. Manai mammai klases audzinātājiem, pēc tam arī man. Tas ir interesanti. Viņš ir pašā klasē, jā. Man bērns ar citu šī skolā tagad mācās jau dārziņā. Vienīgā skola šeit pat apkārt, kur vēl labāk, paši vietējie skolotāji pa lielam. Un tad viegla komunikācija. Kad savēji māca savējos. Kad, ja tu pazīsti savus audzināmo vecākus un viņu vecvecākus, tad komunikācija vieglāk ir. Varbūt tās kaut kādas pārnodarījumus vai kaut kas nav skaidrs bērniem, tad vieglāk ir aprunāties, tikt tam pāri un atrisināt vieglāk situāciju. Un bišķi vairāk viens otru cienu, kas mūsdienās ir diezgan tāda problemātisks lieta. Ka tu vari tā civilizēti risināt problēmas. Tā, kas aizgāju uz Kandavas tehnikumu, tur laikam 11. 4 gadus, un pēc tam uz augstskolu, uz Jelgavu. Tad 15. gadā pabeidzu lauksaimniecības mašīnu būs inženieris. Īstenībā skaitījās, kad tie, kas nāk no Duršavas pamatskolas, Kandavā viņas, vērtēja diezgan tā kā labāk nekā tā kā no citām skolām. Es nezinu, kāpēc, bet tā bija, jā. Tev iespējams zināšanas līmenis augstāks, vairāk tā kā piestrādāts. Mūsu klases bija maziņas, līdz ar to skolotāji varēja individuālāk piestrādāt pie katra. Varbūt tās tādēļ, no lielām pilsētām, kur nāk skolnieki, tur tik individuāli nevarēja, jo klases lielas. Iespējams tādēļ. Interesanti, kā manā laikā skolotāji vienmēr teica, ka mūsu klase ir visneaudzinātākā, bet paklausoties kā vecāks stāst un iepriekšējie, tad tur skolotājs noteikti ātrāk nosirmoja nekā mums. Jo mēs tādā ziņā, ja tagad atceros, nekādas nedarbas nebija. Kādreiz pa logurti izlec ārā, mazākās klasēs, bet tas jau bija tāds tikai mazs piedzīvojums, bet, kā paklausās, ko vecākā paudze ir pieredzējusi un darījusi, tad mēs bijām paraugi. Vairāk tā kopā būšana, tas kaut kāds tā draudzība, kad tu izēj ārā, starpības var aiziet paspēlēt bumbu, kaut kā tā, kompānija. Savu vecumu kompāniju vairāk, tas saistīja pie skolas. Bija tā, ka bija kašs ar lielākām klasēm, tā ka mēs bijām šeit skolā otrā stāvā, bija 2 klases. Mūsējā un viena klasa augstāk bija blakām. Mums jau bija tā neliela savu rīvēšanās. Protams, mūsu klasē mazāk meitenes bija, tad vecākās klasēs jāpievērš uzmanība vai klases vecākām meitenēm, kas ir vai kas ir mazākas meitenes, kas ir klases zemāk. Bet, bija interesanti, jā. Kaut kas jau tur bija. Tas jau gads laiks ir pagājis un kaut kas specifisks, bet neatceros, ka būtu bijis. Mums atnes uz skolu ķirbis mazos. Un tiem te vienreiz sāk mētāties.
Nu, vairāk bija droši vien tie nostāsti, kas no iepriekšējām paudzēm, kas ir uz baulēm un disnēm, ka ja brauc, tad var mājās, nu, vesels neatgriezties, nu, tad, jā, to tā diezgan daudzos novados jau zināja, un baigi, ja tiem duršapiniekiem negribēja ielaisties. Vismaz ciemos braukt negribēja. Nu, tādā ziņā, jā. Dēļ pāris bērniem, kas tagad ir jau bērndārzā, jau ir daļa, nu, kā diezgan maz bērnu. Nu, nav jau ekonomiski izdevīgi uzturēt visas telpas. Tad loģiski, bet, protams, ka gribētos, lai tā pamatskola saglabājās. Reizēm jau, ja skola ir un klasē ir 3 bērns, kurus apvieno vēl ar citām klasēm, nu, tā ir nav mācīšanās. Tad labāk tomēr, nu, iet uz citur mācīties, kur normāla klase ir, vai tu skolotājs normāli var strādāt to bērnu. Nekā tu esi 5. klasē, tu saliek ar 2. klasi kopā, lai pilna klasa, un tur ir tas neiet kopā. Nu jā, gribēs satikt, protams, aprunāties, kā kuram dzīvē iet, un daļa satiek arī ikdienā, tā, nu, kas ir bijis pamatskolā. Nu, ikdienā gluži ne, bet, nu, jā, satiek, kas ir tepat iet, pagastā dzīvo. Bet, nu, būtu interesanti satikt, jā, parunāties, kas kur kā iet. Es teiktu, ka vairāk satiekam, redzam viens otru, bet tā, kā aprunāties par kā aiziejušiem laikiem, tā nav sanācis, jā. Tāpēc saka salidojums, tieši tā. Uzstājies un tu var satikties izrunāt, kas kuram ir, kur katrs ir aizgājis.